Sveiki! Kā īsti notika tā, ka māksla no fotogrāfiski precīziem portretiem pēkšņi nonāca līdz, teiksim, krāsu šļakatām uz audekla? Šodien mēs kopā dosimies tādā kā ātrā ceļojumā cauri pēdējiem 150 gadiem, lai redzētu, kā māksla burtiski apgrieza pasauli kājām gaisā. Mēs izsekosim, kā no darbiem, kas bija kā ideāls spogulis, mēs nonācām pie tādiem, kas ir drīzāk kā mīkla. Jā, lūk, tas ir tas galvenais jautājums, vai ne? Gadsimtiem ilgi mākslinieka pats galvenais mērķis bija radīt perfektu spoguli. Tādu, kas atspoguļotu pasauli tieši tādu, kāda tā ir. Bet tad kaut kas pēkšņi mainījās. Šis spogulis sāka plaisāt, tad tas sāka liekties un beigās sašķīda tūkstošu lauskās. Tāpēc šodien skatīsimies, kā tas viss notika, soli pa solim. Un viss sākās ar to pašu pirmo plaisu. To radīja viena drosmīga mākslinieku grupa, kura vienkārši nolēma. Kāpēc gan spogulim ir jābūt tik nevainojam gludam? Un jā, tie bija impresionisti. Iedomājieties tā laika mākslas pasaule. Kreisajā pusē mums ir vecākvarde, oficiālais salons, kas diktēja visus noteikumus. Tātad gleznot drīkstēja tikai nopietnas tēmas. Vēsturi, mītus, un tehnikai bija jābūt tik perfektai, ka otras triepienu pat nevar redzēt. Bet lūk, labajā pusē īsta revolūcija. Dumpinieki, impresionisti, kuri pagrieza muguru visai tai mitoloģijai, lai gleznotu īsto, elpojošo dzīvi. Parīzes ielas, saules gaismu, kas rotaļājas uz ūdens. Viņi neslēpa otras triepienus, viņi to svinēja, jo tieši tā varēja notvert mirkļa sajūtu. Un kāda bija reakcija? Protams, ka šoks un izsmieklis. Kritiķi burtiski kliedza. Tas taču nav pabeigts, tā ir tikai ķēpa. Viens no viņiem, skatoties uz Klauda Monēs slaveno gleznu Impresija, Saules laukts, nievājoši nosauca visu šo grupu par impresionistiem. Vārds, kas bija domāts kā apvainojums, ironiskā kārtā kļuva par viņu karogu. Bet, protams, ne visi bija sajūsmā par šo jauno virzienu. Nākamā mākslinieku paudze, postimpresionisti, uzskatīja, ka impresionisms, lai arī svaigs, ir mazliet virspusējs, ka tam trūks dziļuma un struktūras. Viņi gribēja atgriezt mākslā to svarīgumu, ko impresionisti bija izmetuši ārā. Bet kā to izdarīt, nepazaudējot to jauno brīvību? Un tā radās 3 pilnīgi atšķirīgas atbildes. Vincents Van Gogs gāja emociju ceļu. Ar virpuļojošiem triepniem un drudžainām krāsām viņš uz audekla uzlika savu dvēseles ainavu. Pols Cezanns tieši pretēji meklēja kārtību un struktūru, sakot, ka visu dabā var reducēt līdz pamatformām – lodēm, cilindriem, konusiem. Un tad vēl bija Žoržs Serā, kurš piegāja mākslā kā zinātnieks, izgudrojot puntilismu, kur tūkstošiem sīku krāsu punktiņu skatītāja acis saplūst vienotā vibrējošā attēlā. Ja 19. gadsimts radīja tikai plaisu tajā spogulī, tad 20. gadsimta sākums, tas bija kā vesera trieciens, kas to sašķaidīja drumslās. Sākās īsts mākslas sprādziens. Jauni virzieni parādījās un pazuda zibens ātrumā, un katrs nākamais bija vēl radikālāks par iepriekšējo. Pirmajos skatuves iznāca tā sauktie mežonīgie zvēri – fovisti. Kāpēc tāds nosaukums? Jo viņi pilnībā atbrīvoja krāsu no realitātes važām. Anrī Matissam un viņa domabiedriem koks varēja būt ugunssarkans, bet debesis spilgti dzeltenas. Galvenais vairs nebija tas, kā pasaule izskatās, bet gan tas, kā mākslinieks to jūt. Un tad nāca kubisms. Un lūk, šis bija tas moments, kas mainīja pilnīgi visu. Pablo Picasso un Žoržs Braks ne tikai sašķaidīja to spoguli, viņi paņēma lauskas un salīmēja tās kopā, pilnīgi jaunā, neierastā veidā. Viņa atteicās no idejas, ka objektu var redzēt tikai no viena punkta. Nē! Viņi to parādīja no visām pusēm vienlaicīgi, radot jaunu, daudz šķautnainu realitāti. Kamēr Parīzē šaidīja formas, Itālijā viss griezās ap ātrumu. Futuristus burtiski apreibināja jaunais industriālais laikmets, mašīņu rokoņa, pilsētas dinamika. Viņi bija apsēsti ar kustību un centās to iemūžināt uz audekla. Kā viņi paši teica, skrejošam zirgam nav 4 kājas, bet gan 20, un viņu gleznas bija tieši šī trokšņa un kustības vizuālais pieraksts. Un tad nāca karš. Pēc otrā pasaules kara, šausmām un milzīgās vilšanās daudziem māksliniekiem šķita, ka ārējā pasaule ir zaudējusi jebkādu jēgu. Bija pienācis laiks skatīties uz iekšu,
un tas spogulis, kas atspoguļoja ārpasauli, tika ne tikai sadauzīts, bet vienkārši izmests ārā. Tā radās abstraktā māksla. Māksliniekiem, piemēram, abstraktajiem ekspresionistiem, bija skaidrs, mākslai vairs nav jākopē redzamā pasaule. Tās uzdevums ir atklāt to, kas ir neredzams – emocijas, enerģiju, zemapziņas impulsus. Glezna vairs nebija par kaut ko, tai bija jābūt pašai par sevi. Un neviens to neparādīs spilgtāk kā Jacksons Pollocks ar savu darbības gliezniecību. Aizmirstiet par otām un molbertu. Iedomājieties to skatu. Milzīgs audekls izklāts uz grīdas, un mākslinieks dejo ap to, ļaujot krāsai pilēt, tecēt un šļakstīties tieši no buņģām. Rezultāts nav attēls tradicionālajā izpratnē. Tas ir pašas radīšanas procesa, mākslinieka enerģijas atstāts nospiedums. Bet, protams, mākslas pasaulē svārsts vienmēr atgriežas atpakaļ. Pēc šīs augstās nopietnās abstrakcijas sekoja ļoti asa pretreakcija. Pēc visa tā nopietnuma, pēc tām dvēseles dzīlēm, māksla pēkšņi kļuva jautra un ironiska. Tas nāca popārta veidā. Mākslinieki it kā pacēla to izmesto spoguli, bet šoreiz pagrieza to nevis pret dabu, bet gan pret lielveikala plauktiem un televīzijas ekrāniem. Un pēkšņi viss, ko nopietnā māksla bija uzskatījusi par banālu un zemu, kļuva par tās galveno tēmu. Zupas bunža. Jā, parasta zupas bunža tagad varēja būt augstā māksla. Endijs Vorhols padarīja Merilinas Monroe seju par ikonu, kas ir tikpat vērtīga kā Mona Lisa. Un tā robeža starp augsto mākslu un ikdienas dzīvi tika pilnībā nojaukta. Un ar to mēs nonākam pie mūsdienām tuvākā posma, brīža, kad jautājums vairs nav kā gleznot, bet gan kas vispār ir māksla. Ienākam postmodernisma laikmetā. To varētu raksturot kā modernisma jaunāko ironisko brāli. Redziet, ja modernisti ticēja progresam un meklēja vienu jaunu patiesību, tad postmodernisti par šādu nopietnību tikai pasmīnēja. Viņi noraidīja ideju par vienu pareizo stilu un tā vietā sāka rotaļīgi žonglēt ar elementiem no visas mākslas vēstures. Tātad, kādi ir postmodernisma spēles noteikumi? Vienkārši noteikumu nav. Viss tiek darīts ar ironiju, autoritātes tiek noraidītas, viss tiek sadalīts gabalos un sajaukts kopā, žanru robežas tiek izjauktas, un aizņemšanās no citiem darbiem vairs netiek uzskatīta par zādzību, bet gan par citēšanu, par veidu, kā radīt jaunas nozīmes. Un šis citāts, manuprāt, trāpa desmitniekā. Tas mākslas spogulis ir pārvērties par greizo spoguļu istabu, kurā atspoguļojas bezgalīgas, mainīgas iespējas, bet nav vienas noteiktas patiesības. Un tā, lūk, kur mēs esam nonākuši. Mūsdienu mākslas priekšā. Pēc tam, kad ir sagrautas visas normas, dekonstruētas visas formas un apšaubītas pilnīgi visas idejas, gaisā paliek karājoties viens jautājums. Kas tālāk? Kādi noteikumi vēl vispār ir palikuši, kurus māksla varētu pārkāpt? Un tas, manuprāt, ir lielais jautājums, uz kuru atbildi meklē mūsdienu mākslinieki.